Šoreiz kaut kas pavisam atšķirīgs. Ar šo video es gribu pateikt jums visiem un tiem, kuriem šis varētu noderēt. Un es gribu jūs iepazīstināt ar ar vairākiem cilvēkiem, bet principā ar diviem ļoti foršiem cilvēkiem, kuri mainīja manu domāšanas veidu attiecībā uz mana uzņēmuma darbību. Mainījot domāšanas veidu, tas ir ļoti skaļš apgalvojums, bet ticiet man, kaut ko darat paši, jums ir uzņēmums pašnodarbinātie, jūs kaut ko ražojat, kaut ko veidojat, principā darat vienalga ko paši, un tad jums visticamāk ir nepieciešams mainīt kaut ko domāšanā. Ja nevajag, tad viss kārtībā, superīgi, bet es jūtu, ka es pēdējos gados esmu ieciklojies un es nespēju izdarīt neko jaunu. Es daru tikai zināmas ierastas lietas dienā un iestājas rutīna. Un es negribu teikt vārdu biznesā, es neesmu lielajā biznesā, es esmu mazais uzņēmējs, bet rutīna jebkurā mazajā uzņēmēja darbībā vai jebkurā saimnieciskajā darbībā, jebkurā, ko jūs darat, ir briesmīga lieta, jo pirmkārt jūs zaudējat fokusu, jūs zaudējat stimulu kaut ko darīt, jo viss notiek vienkārši tāpat kā pirms gada un tāpat kā pirms mēneša, un jūs to vienkārši atražojat, un nekas nenotiek, nav nekādas attīstības. Un šie cilvēki burtiski pāris dienu laikā iedeva man tik daudz informācijas, iedeva man tik daudz jaunas idejas, vai drīzāk instrumentus, kā šīs jaunās idejas radīt, atklāt, un tas ir tāds baigais boosts, kā saka. Un šie cilvēki, manuprāt, ir fantastiski profesionāļi, un es ar viņiem sadarbošos visticamāk arī turpmāk. Es domāju, ka pilnīgi noteikti, jo tas, ka cilvēks no malas spēj mainīt tavu domāšanas veidu un spēj izslēgt kaut kādā veidā tās atkal negribas teikt blokus, bet izslēgt to rutīnu un likt paskatīties uz to visu no citas puses, no malas un pāanalizēt un darīt, tas ir wow, tas ir baigi forši. Un šie divi cilvēki ir Niks Jansons un Tomas Sotmans, un viņi darbojas NJ Media tādā aģentūrā, viņi dara visu kaut ko, un visticamāk jūs esat redzējuši viņu reklāmas Facebookā un visur citur, kas reizēm mēdz būt kaitinošas, bet arī tas ir tas, kas mani principā pie viņiem aizveda. Man tā reklāma tik ļoti nokaitināja, ka es vienā reizē domāju, kāpēc gan ne? Es ļaušu, lai tie cilvēki man piezvana, es ar viņiem parunāšos, aiziešu ciemos un pasīšos, ko tad viņi mēģina citiem pārdot. Un tā pirmā tikšanās bija wow, tas jau bija brainstorms, un tad nākamās tikšanās bija soli pa solim atklāsmes par to, kā labāk strādāt, par to, kur meklēt jaunas idejas, un par to, kā tas viss kopā beigās saliekas, un kas no tā visa var iznākt. Un ticiet man, priekš biznesa, kas darbojas, vai priekš uzņēmēja darbības, kas darbojas kaut kādu laiku, vai pat tas var būt jebkas, ko jūs darat, ir ļoti svarīgi reizēm paskatīties šādi no malas, saprast, kā tas ir, kas varētu būt, un kas strādā un kas nestrādā. Un tā ir ļoti fantastiska pieredze. Tāpēc šī nav maksas reklāma, šis ir dalīšanās ar pieredzi par foršiem cilvēkiem, dalīšanās ar pieredzi par profesionālu komandu, un, ja gadījumā jums ir šaubas, ka jūs varētu darīt labāk un savādāk, to, ko jūs darat, un jūs gribat kaut ko vairāk, tad noteikti neatsakiet šiem jauniešiem, es nezinu jauniešiem, negribu teikt jauniešiem, šiem cilvēkiem, NJ Media, ļaujiet, lai viņi jums parunā, piezvaniet viņiem, uzrakstiet viņiem, un iespējams, ka viņi arī jums iedos kaut kādu un jūs varēsiet darīt daudz vairāk un netērēt laiku tai rutīnai, un patiešām kaut ko foršu jaunu radīt. Paldies par uzmanību!